Esiet sveicināti šeit Specially for Latvians. Un šodien es jums pastāstīšu dažādus veidus, kā izprankot, izjokot dažādus cilvēkus, jūsu istabas biedrus vai draugus. Šajā video nebūs nekas, ko skatīties, tā kā mierīgi varat uzlikt austiņas, atpūsties divānā un klausīties visādus jokus. Pirmais pranks ir tāds, ka jūs paņemat, nopērkat Pringles, piemēram, Statoilā, un izberat ārā visus čipsus. Bet tā uzmanīgi, jo tie Pringles ir tāda speciāli tādi čipsi, kur ir speciāli tā gludi ielikti viens uz otru un pat tādām daļiņām izņemat viņus ārā. Un tad jūs paņemat tukšu virtuves papīra dvieli. Jūs paņemat to kas ir iekšā, tas papīra rullis un pieliekat klāt Pringles paciņai. Izmērat un nogriežat apmēram to papīra rulli apmēram kādus 5 centimetrus īsāku par Pringles paciņu. Tad jūs paņemat, iemetat viņu iekšā paciņā un pa virsu uzliekat vienu to čipsu plāksnīti tā kā, kur jūs izņēmāt pa tiem gabaliņiem, pa kādiem 5, 6, un tos 5, 6 uzliekat tur virsū. Iekšā Pringles paciņā aiztaisat vāku ciet, un tad, kad jūs, piemēram, piedāvāsiet draugam, vai viņš pats var atrast, viņš būs izprankots, jo viņam būs tikai kādi 5 čipsi, ko ēst, un viņš tālāk redzēs, ka tur ir tikai papīra rullis. Nākamais pranks ir, ka jūs izspiežat kādu zobu pastu trauciņā, un tad jūs zobu pasta stūbiņu piepildat ar kaut ko, piemēram, kaut kādu zemeņu zapti, piemēram, ievārījumu vai vienkārši ūdeni. Un tad, kad jūs esat piepildījuši viņu, tad jūs paņemat, apsmērējat galiņu ar zobu pastu, lai būtu ticamāk, ka tur ir zobu pasta, aizskrūvējat viņu ciet, noliekat, un tad, kad, piemēram, jūsu draugs vai kāds paziņa, piemēram, gribēs tīrīt zobus, viņš spiedīs to zobu pastu, un piemēram, ja jūs būsiet ielikuši tur ūdeni, tur iztecēs ārā ūdens vienkārši uz tās zobu birstes. Tas ir otrs pranks. Trešais pranks ir, ka jūs paņemat, piemēram, kaut kādus, piemēram, čipsus vai kaut kādu mērci, jebko uzmanīgi paņemat vai no nazīti atgriežat vai uzmanīgi nolīmējat tās etiķetes nost un samainat vietām. Piemēram, kaut kādu vieglo mērci ar aso mērci. Piemēram, ja jūsu draugam negaršo asā mērce, jūs samainat, viņš domās, ka tā būs vieglā mērce, bet īstenībā tā būs asā mērce, un jūs būsiet viņu izprankojis. Ja jūs vēlaties dzirdēt vēl dažādus prankus vai, piemēram, anekdošu video kaut kādus, vai vēl visādus, piemēram, par mūsu pamattēmu Kubiki Rubiki vai jebko citu, tad spiediet subscribe, nospiediet like un rakstiet komentāros visu, ko vien jūs vēlaties. Un mēs centīsimies jūsu vēlmes, ja tas būs iespējams, izpildīt. Video uztaisīt par to, ko jūs vēlaties.
Un jā, ceru, ka jums patika video. Čau!